prieks jūs visus redzēt un arī sveiki tie, kur skatās uz internetu online. Labi, kad jūs varat būt klāt arī. Cik skaisti mums ir rudens laikam. Skaisti dziedi, paldies. Sāksim, mums būs druscītīgi savādāk šorīt dievkalpojums, tikai no paša sākuma. Un tas ir, kad mēs vienu daļu nedziedāsim, kā mēs parasti dziedam, bet tas ienāk tad pirmajā dziesmā. Un pirmo dziesmu mēs dziedāsim druscītīgi vēlāk. Bet vienkārši sekojiet dziesmu lapiņu un viss būs labi. Lūdzu, stāviet kājās. Intojam. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Visiem taviem svētajiem būs tevi daudzināt. Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un tava valdīšana paliek uz radu radiem, lai cilvēku bērniem top zināmi tavi varenie darbi un tavas valstības brīnišķīgais spožums un godība. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs, pacietīgs un pilns lēnības. Tas kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlastība aptver visus viņa radījumus. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Esam grēkojuši ar to, ko mēs esam darījuši, teikuši vai pat domājuši. Un ar to, ko mēs nedarījām, kad mums tā iespēja bija. Bet Dievs vēlas mums piedot, lai mēs varam būt apžēloti un padarīt tīri no grēka. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā, grēksūdzes lūgšanā dziedot, es savus grēkus sūdzu. Apžēlojies Kristu Jēzu, un viņa dēļ piedod mums visus mūsu grēkus, lai atgriežamies ar tīru sirdi un iemantojam mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūdzu, apsēžaties, un mēs dziedāsim pirmo dziesmu, numur 382.
Tas kungs, lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Ak, kungs Dievs, tu māci mums, ka bez mīlestības mūsu rīcība neko neiegūs. Ielej mūsu sirdīs savu vislielāko mīlestības dāvanu, lai mēs tavu garu atdzīvināti, iepazītu un atspoguļotu tavu labestību un mieru caur tavu dēlu Jēzu Kristu, mūsu pestītāju un kungu, kas dzīvo un valda kopā ar tevi un svēto garu, vienu Dievu, tagad un mūžīgi. Āmen. Lūdzu, apsēžaties. Dažus vārdus pirms Indra mums lasa no Bībeles. Jūdiem ir stingri košeru likumi par to, ko var un nevar ēst. Viņiem bija jāturās nošķirtiem no visiem, kas nav jūdi. Kornelijs bija virsnieks itāļu rotā, un mēs tagad dzirdēsim to stāstu, ko Pēteris, Simonis Pēteris māceklis, atstāstīja visiem, kas notikās. Paldies, Indra. Apstuļu darbi 11. nodaļa no 1. līdz 18. pantam. Apstuļi un brāļi Jūdejā dzirdēja, ka arī pagāni pieņēmuši Dieva vārdu. Kad Pēteris nonāca Jeruzalemē, apgraizītie viņam pārmeta sacīdami: Tu esi gājis pie neapgraizītajiem un ar tiem ēdis. Bet Pēteris sāka tiem pēc kārtas stāstīt, sacīdams: Jopes pilsētā būdams, es lūdzu Dievu un garā aizrauc redzēju parādību, kādu ietvaru nonākam kā lielu palagu aiz 4 stūriem nolaist no debesīm, un tas nonāca pie manis. To aplūkodams un vērodams, es redzēju 4-kājainus dzīvniekus, svērus un rāpuļus virs zemes, un putnus zem debes. Es dzirdēju arī balsi manī sakām: Celies, Pēter, kauj un ēd. Bet es sacīju: Nemūžam, kungs, jo nekas aizliegts vai nešķīsts nekad nav nācis manā mutē. Balss no debesīm otrreiz man atbildēja: Ko Dievs šķīstīs, to neturi pa nešķīstu. Tas notika 3 reizes, un viss atkal tika uzvilkts debesīs. Un redzi, tai pašā brīdī 3 vīri no Cezarejas pie manis sūtīti stāvēja nama priekšā, kurā mēs bijām. Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdzi. Arī šie 6 brāļi man nāca līdzi, un mēs iegājām šī vīra namā. Kornelijs mums stāstīja, kā viņš redzējis eņģeli savā namā stāvam un sakām: Sūti uz Jopi un attaicini Sīmoni, kam pievārds Pēteris. Tas tev sacīs vārdus, ar ko tu un viss tavs nams tiksi pestīti. Kad es sāku runāt, svētais gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums. Es atcerējos tā kunga vārdu, ko viņš ir sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums,
kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties? To dzirdējuši, viņi nomierinājās un teica Dievu, sacīdami: tātad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā. Āmen. Vēl viena parādība. Šoreiz Jānim. Tik ļoti svarīgi vārdi mūsu ticībai. Mēs dzirdēsim, ka Dievs mājo mūsu vidū un ir ar mums pat šeit. Viņš tevi pazīst un uzklausa tavas bēdas un sāpes un priekus. Atklāsmes grāmata 21. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvies visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec baidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja: ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota. Āmen. Nākošais teksts ir evaņģēlijas lasījums, un šis teksts ir no tā laika tieši pirms Jēzus tika krustā sists, un viņš zināja, ka viņš nevarēs vairs būt ar mācekļiem fiziski kā iepriekš, bet viņš runāja par veidu, kā viņi un kā mēs varēja atpazīt viņa klātbūtni. Un stāvēt kājās evaņģēlijas lasījumam. No Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļas, no 31. līdz 35. pantam. Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka: tagad cilvēka dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevi, un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Jūs mani meklēsiet, bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku. Kur es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Aleluja! Lūdzu, apsēžaties un dziedāsim tagad
dziesmu numur 453 Cēli kā dzimtenes dievnami. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši Kungam Jēzum Kristu, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties? Redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Un Kristus vārdos, redzi, visu es daru jaunu. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Miers lai ir ar jums. Āmen. Redzi, visu es daru jaunu. Kristus vārdos, Jāņa parādībā. Mēs zinām, ka lietas mainās vienmēr, un dažreiz tās lietas liekas, ka nav labas. Bet, ja mēs pielūdzam Dievu,
ja mēs uzticamies Dievam, tad arī mums Dievs caur Jēzu Kristu var atjaunot, var kaut ko darīt jaunu mūsu dzīvēs. Dažreiz tas neliekās nemaz pareizi. Kaut kas pavisam savādāks var notikt. Tāpat kā tas notikās Sīmona Pēterim, ka viņam bija tā parādība, kur viņš redzēja, ka Dievs viņam rādīja, lai viņš pieņem tos ēdienus, kur jūdiem nebija likumīgi ēst, un lai viņš ēd tos kopā ar Korneliju, itāļu rotas virksnieks. Jūdi nekad nedrīkstēja ēst kopā ar pagāņiem, jo tas bija netīrs, nepareiz, nebija svētīgi to darīt. Bet šis bija simbols Pēterim un tad visiem mācekļiem, pat ka tagad ne tikai jūdi varēja sekot Kristum un ēst kopā, bet arī tie, kur nebija jūdi. Tos, kurus mēs saucam par pagāņiem. Viņiem bija cita ticība, viņi nebija jūdi. Tagad savādākā veidā viņi visi tika iekļūti Kristus klātbūtnē, baznīcas klātbūtnē. Kā jūs varbūt esat skatījušies Eirovīzija sacīkstes, un kad 1956. gadā tās sākās. Un tad, kad viņiem bija 60 gada jubileja, viņi aicināja Austrāliju, lai iekļautu Eirovīzijā. Un viņi to varēja darīt uz 10 gadiem, bet viņi ir turpinājuši to darīt. Un man bija jāpaskatās, kāpēc Austrālija var iekļaut tieši Eirovīziju, jo Austrālija nemaz nav Eiropā. Bet, cik es saprotu, tik daudz austrāliešu skatījās uz to, un arī tāpēc, ka viņiem bija European Broadcasting Union caur SBS, viņi tad varēja būt arī tādā Eirovīzijas sacīkstēs. Tāpat vienā ziņā jūdi iekļāva pagānus, tie, kuri nelikās it kā viņi tur piederēja. Un kā tas notikās, ir caur Kristu. Un kā mēs dzirdējām šodien, mēs zinām, ka Kristus ir klāt caur mīlestību. Skatoties uz Eirovīzijas programmu, uz televīzijas, es sāku domāt par Eiropu vispārīgi. Un es paskatījos Eiropas Savienības motto, European Union motto, ir vienoti, tā
dažādībā. Un es esmu domājusi par to, ko tas nozīmē mums kā latviešiem un kā kristiešiem. Es, kā jūs zināt, biju Latvijā, un tur ir tik daudz citādi cilvēki no citām valstīm. Un viņi var kļūt par latviešiem, ja viņi tur 5 gadus ir dzīvojuši no vietas. Un tā kā Latvijā iekļūst citus valsts, tāpēc es domāju, ka tas ir izaicinājums mums arī. Bet tā lieta ir, kad latvieši tomēr nav pazaudējuši sevi un savu identitāti tikai tāpēc, ka viņi iekļauj citus. Un es domāju, ka tas ir svarīgi mums, kā draudzei, ka mēs esam arī vienotība un dažādīgi. Mēs esam visi kopā no citām vietām un citām pieredzēm, varbūt kā citām ticībām, druscītīgi vismaz mūsu teoloģija varbūt ir savādāk viens no otru. Bet mūsu identitāte nav tikai būt latviešiem, bet arī kristiešiem. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram ēst kopā ar tiem, kuri nav kristieši. Mēs varam viņus mīlēt tāpat, kā Jēzus teica, ka tas ir kā cilvēki pazīs, ka mēs esam Kristus mācekļi, ja mums būs mīlestība savā starpā un arī pret citiem. Tas bija jauns viņiem. Tas bija jauns, lai mīlētu visus. Vienalga, vai viņi bija jūdi, vai pagāni, vai romieši. Un tas arī varētu būt jauns mums. Ka mums ir uzdots mīlēt citus, pat tie, kur nav kristieši. Un varbūt pat jūsu ģimenēs, varbūt draugos, ir cilvēki, kuri pavisam savādāk no jums. Bet mums ir uzdots caur Kristu viņus mīlēt. Varbūt pat pastāstīt, no kurienes mūsu mīlestība nāk, ka tā nāk no Kristus. Mēs varam pastāstīt par mūsu ticību arī viņiem. Ne uzbāzties, bet vienkārši pateikt viņiem par mūsu ticību un cik svarīgs Dievs ir mūsu dzīvēs. Un kā tas ir, ka mēs vismaz mēģinām mīlēt visus, pat tos, kuri ir pavisam citādāk no mums. Amen.
Un šodien ziņojuma pateicības lielākoties ir pateicības. Vispirmām kārtām, thank you, Rohi, for your organ accompaniment and meditation music as always. Paldies Jānim Kārklingam, kas bija mūsu apsveicējs, bet arī mūsu skaņu sistēmas dežurants. Un liels paldies Indrīdai Hok un Koi Nemiro arī par altāru pušķēšanu, ne tik vien par altāru pušķošanu, bet arī par atbildību par kafijas galdu šodien. Tā kā atgādinājums visiem, ka jūs esat laipni lūgt pie tā kafijas galda pēc dievkalpojuma. Liels paldies arī Indra Mahonī par svēto rakstu lasījumiem un draudzes vecākām mātiņām Biršam par viņu nemitīgo darbu šeit. Nākamie dievkalpojumi ir nākošu svētdien, 26. maijā, 2011. dievkalpojumi šeit pat. Un 8. jūnijā arī vasaras svētku dievkalpojums un aizvesto piemiņas dienu dievkalpojums ar dievgaldu. Un tam sekos 22. jūnijā un 29. jūnijā 2011. kā parasti šeit baznīcā. Paldies! Man kalendārs nav pie rokas. Tajā svētdienā droši vien, kas sanāk 25. Paldies par labojumu. Tad labi, jā. Neredzēsimies šeit pirmdien 26. bet redzēsimies svētdien 25. 2011. Paldies! Man faktiski vajadzīgs komentēt uz svētku runu. Vai drīkst? Jo man vienkārši viens ienāca prātā, and I'll say it in English, all right, but you can understand as well. The sermon today, it reminded me of Tim Minchin's words from a song of his which were, if you don't eat pig and I don't eat pig, why don't we not eat pig together? Paldies. Sorry. Apliecināsim Dieva priekšā savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdu. Visi līdz tā sacīt. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas maļas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apraksts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūgsim Dievu. Kungs, dod mums jaunu spēku, lai mēs varētu radīt piederības vietas, izveidot kopienu, kurā visi dalās savās dāvanās, lai zinātu, ka katrs esam mīlēts, lai palīdzētu mums saskatīt Kristus gaismu un klātbūtni visā, kam mēs kalpojam. Lai mēs līdzsvarojam žēlsirdību un taisnīgumu, lai mēs varētu sasniegt taisnīgumu visiem cilvēkiem un visai radībai.
Dari mūs nelokāmus, sludinot tavu žēlastību visiem cilvēkiem bez izņēmumiem. Īpaši tiem, kurus mūsu kopienās bieži neievēro. Atmodini prieku par tavu radīto skaistumu un pārpilnību. Parādi mums savas klātbūtnes brīnumu no mazākā zieda līdz lielākam kokam. Uzdodi pasaules vadītājiem aizsargāt mūsu vidū visneaizsargātākos, lai visiem būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai dzīvotu droši un cienīgi. Izlej savu mīlestību pret visiem, kam nepieciešama aprūpe. Noslauc katru asaru tiem, kas sēro pārdzīvojušas traumas, izjauktas attiecības, kuri ilgas pēc biedriem vai cieš no slimībām. Īpaši tos, kurus mēs tagad nosaucam skaļi vai savās sirdīs. Ieskaitot Elita Klunders, Inese Bērziņa, Kārlis Rumba, Ausma Cunskis, Aija Posniece un citus, kurus mēs minam tagad. Mēs arī aizlūdzam par tiem, kuri svin savas dzimšanas dienas šonedēļ. Jānis Krūmiņš, Anita Vējiņš, Skaidrīte Adamovskis, Raimonds Delvērts un Kārlis Ozols. Lūdzu svētī viņus ar prieku, veselību un mīlestību. Un kopā ar visām Leldu pasaules draudzēm mēs aizlūdzam par Adelaides latviešu draudzi, lai tu turpini to svētīt, lai visi draudzes locekļi ir par svētību Adelaides un Austrālijas latviešu sabiedrībai. Mēs lūdzam Jēzus vārdā un svētā gara spēkā. Āmen. Lūgsim Dievu, tāpat kā Jēzus mācīja saviem mācekļiem, tēvreizes lūgšanas vārdos. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvesti mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Lūdzu, apsēžaties un dziedāsim pēdējo dziesmu, numur 251. Atdariet man krāšņos vārtus.
Amen.